Hello everyone and welcome back to my channel. Today again new story. Gandrīz visus filmu projektus, kurus esmu veidojusi, es esmu vienmēr sākusi. Sākumā ir ideja, un pēc tam es viņu realizēju. Bet šoreiz bija tā reize, kad ideju nebija. Nolēmu rīkoties, kā es to daru parasti tādās reizēs. Ej un dari. Tad arī ideja kāda atnāks. Un nezinu kāpēc, bet tas vienmēr darbojas, kad procesa laikā vienkārši ideja atnāk. Tāds liktenīgais pavērsiens man izrādījās nonākšana pie jūras, kad lietainajā novembrī laika prognozes apsolīja iespējamo saulrietu. Skatījos tobrīd uz viņiem, un no kaut kurienes pie manis atpeldēja metafora 7. vilnis. Wow! Un es sāku ap šo te 7. vilni domāt visādas idejas, jau sāku viņas ielikt video materiālos, un te pēkšņi es sajūtu šaubas. Ir tāds 7. vilnis, vai es vienkārši turpinu kārtējo civilizācijas mītu attīstīt? Sāku meklēt atbildes un atklāju lūk šādu informāciju. The waves do not come in groups of 7, and the biggest is not the last. Tulkoju, viļņi nenāk grupās pa 7, un pēdējais nav 7. vilnis. Patiesība ir tāda, ka mēs nevaram paredzēt viļņu biežumu, jo tie rodas no vēja kaprīzās darbības jūras virsmā. Vēl piemetināšu no savas puses, ko es sapratu, ka lielākais vilnis ir tieši vidējais vilnis. Vai tev ir gadījies kādreiz sabojāt ēdiena recepti jau pašā sākumā? Nu, lūk, te bija tas gadījums, kad radošais projekts jau pašā sākumā bija iesācies kļūdaini. Kļūdas un šaubas es vienmēr uztveru kā iespēju izaugsmai vai iespēju uzzināt kaut ko jaunu. Kas attiecas uz radošumu, tad steiga manā izpratnē noteikti nav tā lieta, ar kuru vajadzētu draudzēties. Tādas pārdomātas lietas, izauklētas lietas, strādātas, pārstrādātas un jā, tur varētu sanākt kaut kādas ociņas. Kā pie saviem video strādāju es tikai viena pati. Tad ir gadījies tā, ka manas acis pierūd pie dotā materiāla, un es kļūdas sāku nepamanīt. Tāpēc tagad es cenšos ievērot pauzes. Pat arī lielākas pauzes, ja vajag. Pēc pauzes man liekas, ka es atkal skatos ar svaigu skatienu,
pamanu lietas, kuras pirms tam nebija pamanījusi. Kādreiz arī mainās ideja kā tāda. Iespējams, ka šis video būs mans šī gada noslēdzošais video, un tāpēc man arī gribās apkopot dažas lietas. Sev, lai atcerētos, kā tas bija. Kad gadu sāku, man ļoti bieži gadījās tā, ka nebija pietiekami daudz video, jo darbojās vecais ieradums. Man gribējās fotografēt, nevis radīt video. Un, kad atnācu mājās, man bija kaudze fotogrāfiju un ļoti maz kvalitatīvu video. Šobrīd situācija ir stipri mainījusies. Man ir tik daudz video, ka jau vairs nespēju dažreiz izšķirot, ko ņemt, ko neņemt, jo tiešām ir ļoti daudz video. Vēl kāda lieta man jāpiemina. Vasaras sākumā es sajūtu nogurumu. Pavasaris man bija ļoti intensīvs gan apmācības ziņā, gan arī sagatavoto video skaita dēļ. Tāpēc paņēmu atvaļinājumu. Tas man nāca kā svētība. Ir gadījumi, kad es pieļauju steigu radošajā procesā, kad man ir jānoķer kāda varavīksne. Kāda žiparīga vāverīte. Vai arī kāds taurenis. Kādreiz gadās, ka arī mani noķer kāds, piemēram, suns. Un tagad no suņiem uz zirgiem. Mēs esam atkal New Forest mežā. Katru jaunu lietu uzsākot, es vienmēr jūtos iedvesmota, ieinteresēta, arī bailīga un šaubīga. Un es tev tūlīt pastāstīšu kādu lielisku jaunumu par šaubām. Šaubas visbiežāk piemeklē cilvēkus tieši ar augstu kreatīvo potenciālu. Tūlīt paskaidrošu, kāpēc tā notiek. Cilvēkam ar zemāku kreatīvo līmeni parasti ir viens vai divi risinājumi viņa problēmām. Taču cilvēks jau ar augstāku kreatīvo līmeni noteikti izdomās daudz vairāk variantu. Un tad iestājas šaubas, kuru variantu izvēlēties. Lai izvēlētos, vienmēr vajag konkrēto katru variantu pētīt, analizēt un galu galā izlemt, kas ir tieši tev labākais. Tas viss noteikti prasa gan laiku, gan enerģiju un arī attīstīt savas prasmes. Viena lieta ir izdomāt risinājumu, bet otra lieta ir to realizēt. Te jau var runāt par spēju tikt pie resursiem. Cilvēkam ar labām novērošanas spējām parasti izdodas pamanīt apkārtējā pasaulē
ļoti augstas kvalitātes meistarus. Un ja jau es pamanīju, tad noteikti sāku salīdzināt pati ar sevi. No vienas puses tas sāk pavērsties pret mani pašu, un es sāku šaubīties par sevi, cik tad laba es esmu. Ar šaubām var tikt galā ļoti vieglos veidos, vismaz es kā daru. Pirmā lieta, es vienmēr atceros, ka viss ir pakāpienu veidīgi. Uzreiz vienā dienā augstas klases meistars nerodas. Tam ir vajadzīgs laiks, tātad process. Nākamais, ko es noteikti izmantoju, tas ir mans iekšējais bērns, kuram patīk rotaļāties, kuram patīk izbaudīt procesus. Es viņu vienmēr virzu sev pa priekšu. Mīļais, darbojies, tagad ir tavs laiks. Un man patīk, kā tu darbojies. Ja jau es esmu sapratusi šīs lietas attiecībā pret sevi, tad es noteikti tās pašas lietas atļauju darīt citiem. Te ir otra lieta. Es kļūstu sev par aizbildni, par fanu. Es māku sevi atbalstīt. Šaubas gluži kā viļņi jūrā vai kā sēnes mežā atkal un atkal piemeklē mani. Šaubas es nekad neizmantoju pret sevi, bet tās es izmantoju savā labā. Es sevi nekritizēju, bet gan skatos, ko es varu uzlabot savā darbībā. Un noteikti arī pamanu, kas jau ir uzlabots. Tātad aktīvi visu laiku es pamanu savu personīgo progresu. Kad es sasniedzu kādu jaunu līmeni, tas vienlaikus ir gan prieks, gan arī šaubas, vai es arī turpāk varēšu to noturēt. Piemēram, angļu valodu es sāku mācīties pirmo reizi savā dzīvē tikai tad, kad sāku dzīvot Anglijā. Tātad tikai dažus gadus. Un kad sāku YouTube kanālu, es diezgan ilgi nevarēju izšķirties, veidot to latviešu valodā vai angļu valodā. Es centos darīt abās valodās un skatīties, kā man sokas. Šobrīd esmu sapratusi, ka man vieglāk ir izteikties manā dzimtajā valodā, tātad latviski, un to pārtulkot subtitros angliski. Tā es turpinu attīstīt arī savu angļu valodu. Sākumā es jutos ļoti nedrošā, un gribējās visu darīt perfekti. Tāpēc bieži palīdzību par gramatiku vaicāju citiem. Drīz es sapratu, ka tas neveicina manu attīstību un rada atkarību no citu palīdzības.
nolēmu vairāk uzticēties sev un attīstīt savas prasmes. Ja tev rudeņos nāk virsū šī te tumsas sajūta, skumjas, tad tu līdzīgā veidā vari to pašu darīt, kā vilnīti pēc vilnīša savā dzīvē radīt priecīgas lietas. Kad mani pārņem šis te milzīgais, lielais, tumsas vilnis, tad es dodos ārā gaismā pastaigāties. Tā kā es saku, tā arī es daru. Mana aparatūra ir sagatavota, un tikko saule spīd ārā, tā es esmu ārā. Tikko pie manis ciemojās mana māsa, kas arī bija iemesls, kāpēc man nācās paņemt pauzi manos radošajos projektos. Šo pauzi es izmantoju ar prieku, jo esmu ievērojusi, ka manus panākumus ļoti ietekmē attiecības ar tuvākajiem. Kad mēs ar māsu runājām par to, kāpēc tieši dabu man patīk filmēt, fotografēt, un māsa, pat nenogaidot manu atbildi, atbildēja manā vietā. Es zinu, kāpēc tev patīk, jo tevi tur vienmēr gaida pārsteigumi. Zinām viena otru. Pilnīgi dabiskā veidā mēs esam nonākuši pie jautājuma par šaubām, ja šaubās citi par tevi. Es gan ieteiktu turēt sev apkārt cilvēkus, kuri nešaubās par tevi, bet viņi tic tev. Un tā nav tāda akla ticība, kuru tā kā rosina mīlestība pret savu tuvāko cilvēku, bet tā noteikti arī ir dziļa izpratne par otra cilvēka būtību, par otra cilvēka spējām. Un kad man māsa teica, tev izdosies, kad es runāju par saviem nākotnes plāniem, tev izdosies. Un kā tu redzēji pašā video sākumā, kad ierunājās manī šaubas par 7. vilni, vai vispār tāds ir, šīs šaubas pavēra vietu jaunai informācijai. Tātad šaubas ir arī līdzeklis, kā tu paplašini savas robežas gan iespējām, gan arī zināšanām. Tu vienkārši dodies plašākos apvāršņos. Nevis mīcies pa saviem jau ierastajiem dubļiem. Šaubas ir zīme, jeb signāls, tu esi pietuvojies kaut kam ļoti, ļoti svarīgam. Es ļoti labi saprotu, ka ne visi cilvēki ir uztrenējuši savu iekšējo sistēmu jūtīgu, tā kā es. Tomēr es ieteiktu katram biežāk apstāties un ieklausīties sevi. Vai šaubas ir mans ienaidnieks, un kas ļoti bieži attur no tā, ko es gribu? Ne manā gadījumā. Tāpēc, ka es, to, ko es gribu, tas parasti jau ir sen izdomāts, sen izstrādāts, sen saprasts,
Un, ja es esmu nonākusi līdz tādai stingrai pārliecībai par kaut ko, mani ļoti grūti nocelt no trases, pat arī apstākļi to bieži vien nevar izdarīt. Es atkal un atkal atgriežos pie tā, ko es gribu, tikko rodas iespēja. Šaubas te vairs nedarbojas, te jau šaubas ir atstrādātas, visas šaubas ir izpētītas, kāpēc es šaubos. Es jau minēju, ka šaubas es izmantoju savā labā. Šaubas ir labas, vismaz manā gadījumā. Es pieļauju, ka ir cilvēki, kuri nav pieraduši sev uzticēties, sevi slikti saprot. Šaubas, es arī teiktu, ka šī gadījumā ir labas. Viņas attur šos cilvēkus no tā, kam viņi vēl nav gatavi. Vismaz tādas ir manas domas. Kurā gadījumā šaubas tevi virza vai šaubas tevi attur, tās ir vērtīgas. Šaubas tikai pilda savu uzdevumu, to, kam viņas ir paredzētas. Es bieži domāju, ka daba, Dievs noteikti nav kļūdījies, bet ir iedevis cilvēkiem to, kas viņiem ir nepieciešams. Es to uztveru par dāvanu. Un mana attieksme pret dāvanām ir ļoti vienkārša. Dāvanas ir jāprot novērtēt, cienīt un atbilstoši arī prast tās izmantot. Minēšu vēl 2 faktus attiecībā par šaubām. Šaubu deficīts ir raksturīgs bērniem agrīnā vecumā. Tad viņi daudz uzticas informācijai, tic Ziemassvētku vecītim un Lieldienu zaķim. Arī gados vecākiem cilvēkiem ir novērojams šis šaubu deficīts, jo smadzeņu funkcijas kļūst vājākas. Tā ir ļoti laba ziņa, ja tev ir šaubas, tev ir spēja darboties ar informāciju, tu pamani kaut kādas nesakritības un tev piemīt intuīcija. Tu noteikti gribi sadarboties ar realitāti. Un es domāju, ka draudzēšanās ar realitāti ir arī skaists nobeigums šim stāstam. Paldies, ka skatījies un klausījies. Tiekamies citā reizē.